Forša izlūkos, pilnīgs bērtaks bēniņos. Abrakavērtekā. Labrīt, draugi! Kas te notiek? Vai tiešām ir spodrības diena bēniņos? Ceļā! Opā! Kur jūs bijāt? Mums taču sen jau jāiet. Mēs esam pavisam gatavi gājēji. Kāpēc jums līdzi ir tas tolts papīrs un paklājs? Balets teica, ka ar tukšām rokām nav iet ciemos pieklājīgi. Tieši tā, tāpēc mēs sagatavojām dāvaniņas spodniekam. Kāpēc jādāvina tolts papīrs? Iedomājies, ja tu visu dienu sēdētu toltē, cik daudz tolts papīra tev vajadzētu. Un tāpēc mēs arī paņēmām līdz paklāju, lai viņiem nesalst pēdiņas uz flīzēm. Kāpēc tu domā, ka viņi visu laiku ir toltē? Nu kā, tu taču teici, ka mēs brauksim ciemos pie podnieka, vai ne? Un podnieks visu dienu sēž uz poda. Lieciet to visu nost un braucam, pa ceļam izstāstīšu. Var arī tā. Ko par mani padomās? Irbe, Auce, paņemsiet? Nē. Kaut kur vajadzētu paslēpt. Pagriezies, lai jāpietamies. Gatavs. Kur tu liki? Ļoti labi. Lēcām! Wow! Čau, Andri! Čau, Andri! Čau! Nākam iekšā. Ejam iekšā. Ko tu te dari? Gandrīz visu, kas šeit ir, es esmu taisījis. Šitos lielos es neesmu taisījis. Tos viena meitene taisīja. Kā tu tos podus taisi? Podus var taisīt divējādi. Viens ir, ka mēs uztaisām no pirkstiņiem, šitā izmīcam. Un otrs ir, ka mēs strādājam uz virpas. Viņa griežās. Es parādīšu pēc tam. Jūs arī pamēģināsiet, jā? Uztaisām tagad bumbu tādu. Mācies uztaisīt bumbiņu? Nē. Labi, es tev palīdzēšu. Šī ļoti augsts. Māls ir vēss, tāpēc, ka mālā iekšā ir mitrums, ūdens. Māls ir tāds ciets, bet tajā pašā laikā mīksts un viņš arī tāds vēss. Tāds tā kā bišķiņ tāds labs, bet labāks nekā domāju. Viņš ir tāds ļoti mīksts un tāds bišķiņ ciets. Ir patīkami turēt mālu rokās. Kā mēs darām ar rulli. Un tā būs trauka apakšiņa. Tā. Mēs ņēmām rulli. Rulle bija diezgan viegli. Mēs varējām izmantot nazīšu vai kaut ko nogriezt nost, cik vajag. Maliņas vai nebūtu cik garš. Un taisīsim sanāks mums laikam tāda bļodiņa, ja? Es negribu jodu, bet gribu podu. Podu. Būs bļotpoda. Iedošu tur zīmodziņus. Tu vari vēl visādas detaļas pielīmēt klāt. Agrāk nebija burkas, tāpēc visu vajadzēja podos glabāt, tāpēc agrāk vajadzēja ļoti daudz podus. Ko mūsdienās visvairāk podnieki taisa? Man liekas, visvairāk tomēr taisa krūzes, jo krūzes ir ļoti praktiskas, ļoti noderīgas. Mēs tā kā arī tēju dzeram no rīta no krūzēm, ne? Arī pa dienu. Un krūze ir ļoti laba dāvana arī. Es neesmu pamēģinājis, bet patīk, es varētu teikt, dzert no māju krūzes. Šitas varēs būt manam podam vāks. Vāks uztaisīsim, tad izrullēsim plakanā. Kamēr es taisu vāku, paņem repu šitos te zīmodziņus. Tā te pirkstiņu turi pretī. Zini, te vari saspiest. Ņem kādu tev patīk. Mēs varējām izmantot tādus zīmodziņus, arī ar rokām paši kaut ko tur uztaisīt. Ar šito tā uztaisīt tādas stīpiņas, tādas. Un tad mēs tā kā varējām paņemt tos zīmodziņus un uzspiest virsū. Uzspiežās zīmējums. Kā tu izdomāji, kad kļūsi par podnieku? Es pat nezinu, es pat neizdomāju. Man kaut kā iepatikās ar tā māla lietas. Mālu ļoti viegli var iegūt.
Tu esi kādreiz ārā atradusi mālu pie upes vai pie ezera vai pie dīķa? Es esmu. Esi, jā? Jo mālu var izrakt no zemes un strādāt ar viņu. Es neesmu. Nu, to vasarā pameklēsim. Podu var uztaisīt gan ar rokām pats, un tā kā tās biežot iekšā. Var taisīt arī uz virpas, un uz virpas ir citādāk. Kā ir vieglāk ar virpu vai ar rokām? Man vieglāk ar virpu. Tik nopietni strādā cilvēki, tāds klusums. Jo mēs koncentrējamies. Vai ne? Jo. Viss ir no māla. Bārdaka, pultne zūdis. Tas ir tā vērts. Pultne zūdis. Kas tas tāds? Nu, tagad pamēģināsim uz virpas. Vai tas būs ātrāk kā ar rokām, vai nebūs? Paskatīsim, ja? Pielipinam mālu, piespiežam. Un kāpēc te ir ūdens? Jo jābūt visu laiku slapjām rokām. Jā, slidens, lai ir pareizi. Kā danco. Tagad jādabū tā, lai viņš nedanco. Lai viņš nostājas. Viņam cik stipri jāžmiec. Tā kā sākumā jāuzspiež kārtīgi tas māls, un tad kārtīgi jāspiež savas rokas, tad viņš tā kā virpjo uz augšu tā veidojas. Un tad ir jāpieliek priekš, tad tā bišķi taisas tur iečā caurums. Mums ir Mikijs laiks. Tos Tā kā ziepes. Jā, viņš ir slidens, tā kā ziepes. Nākuši tā nav novēlēt. Dažreiz atbrauc meitenes, kurām ir gari nagi. Un tā, ka viņas mēģina virpot, tad nāk tāda no māla tāda kā skaida. Bet māls ļoti veselīgs. Ir tāds māls, kuru uz sejas arī smērē. Māla maskas. Nu, es gan nesmērēšu tagad. Var taisīt kaut virpus virpus. Jā, var taisīt bļodas, krūzītes, vāzes, podus. Mums arī šitā būs. Un mēs jau tagad taisām visu, jā? Pamēģinās drusku rasnāku vēderu, lai vairāk medu var ielikt, jā? Šitien tā bišķiņ tā papēžu, lai viņš neizmūk. Vai neizmūk? Kas to virpu griež? Elektrība. Senos laikos bija virpas, kuras ar kāju bija. Jāgriež, jādarbina. Nu, neaizdancos viņš mums, nu, prom. Nē. Nu, Kā tā stīpiņš vajag kustēties? Jā. skaties, kā papagam. Šitā te pieliksi kociņu un ievilksim strīpiņas. Ja? Ņem. Tur tā kā varēja paņemt tādu speciālo nazi, un tad tā kā šitā. Vienkārši tā, un tad viss vienkārši griežas, un tad viņš tā kā tad pats uztais vītas. Mums tāds jautrais podiņš sanāca, drusku danco. Nekas, bārdaka podiņš. Nu, viņš ir priecīgs. Tagad mums ir jānoņem nost. To podu beigās varēja dabūt nost tā, kad tu paņēmi tādu tā kā stieplīti, ļoti maigi gar apakšu nogriež nost, un tad tu viņu tā kā pabīdīji, līdz viņam nonāk nost. Pods gatavs. Pods gatavs. Viņš ir tik smuki. Tad, kad tu uztaisi to podu, tad tu nevari viņu uzreiz likt krāsnī, tāpēc, jo viņam vēl tādas tā kā 2 dienas ir jāsakaus, un tad tu tikai vari likt viņu krāsnī. Tā ir elektriskā krāsnes. Te viņu ieslēdz. Pēc viņu jāpagaida. Tad viņu attaisa. Vari pacelt vāku? Pamēģini, ja nevari. Nevaru. Tagad ir tukšs. Tagad nekas nav salikts iekšā. Tur liek tos darbiņus, tie, kas ir izžuvuši, ja? Un tad atkal liek plauktus tādus apaļus, un uz tiem stabiņiem atkal plauktus. Un tad ir piespiež pogu, un viņš darbojas. Tajā krāsnī ir ļoti, ļoti karsts, ja viņu ieslēdz, bet tik karsts, ka varētu tur izkausēt pat metālu. Poda tur izskast nevar. Cik ilgi jācapt? Un tur var uzregulēt 4-5 stundas. Un tad jāgaida, kamēr atdziest, jo karstu nevar izņemt, deg pirksti. Jā.
Es domāju, ka tur var tādus krīspodus ielikt. Ja tas ir ļoti pods liels, tad vienu. Vai nevar gadīties, ka mans izgudrojums cepot saplīst? Var gadīties. Ar keramiku nekad nevar zināt neko. Jāuztaisa vēl viens. Un tad, pēc pāris dienām, radio pa gaisu saņēma priecīgu e-pastu no meistara Andra, ka viss, ko Bardaks un draugi taisīja, veiksmīgi izcepts un ir ļoti labi izdevies. Redz, cik jauki! Kad šķita, ka viss jau pabeigts, Bardaks ir šāds zīmēt ko ļoti svarīgu. Izrādās, to sauc par rasējumu. Bardak, kas tev atkal padomā? Katrai nopietnai lietai ir nepieciešams rasējums. Kas Bardak ir rasējums? Rasējums ir tas, ko es zīmēju. Arī, kad ceļ māju vai taisa galdu, vispirms to kārtīgi uzzīmē un tikai tad sāk gatavot. Es jums saku. Podziņa ieslēgšanas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ļoti labi, ļoti labi. Tā, kur ir mana televizora pults? Kaut kur. Kur te pat bija? Atradu. Tā. Ļoti labi. Tā, ir pienācis laiks Bardaka ģeniālajam izgudrojumam. Es tam pat esmu devis nosaukumu pultnezūdis. Iedomājieties, katrā mājā pēc pāris gadiem būs šāds pultnezūdis, un visi domās, kas par izgudrojumu? Cik labi, ka Bardaks tādu izgudroja, vai ne? Jā, nu dien, Bardak, izcili! Tā, tagad jāsavieno televizora pults ar tā galveno sastāvdaļu pultnezūdi. Jo televizora pults taču nevarēs pazust, jo tādu māla kluci taču nekur nevar pazaudēt, vai ne? Tā, nē, nu, kur ir? Nē, nopietni. Nē, tas nevar būt. Man ir izdevies pazaudēt pultnezūdi, pirms tas vēl ir savienots ar pulti. Bardak, man šķiet, ka tu pat leduskapī varētu pazaudēt. Vai ne? Nedod 5. Nedod 5. Raidījums visiem mums. Bardaks bērniņos. LTV1 Nelson bērnistabā.